Friteri. Nu, visiem garšo friteri. No bērnības līdz vecmāmiņai visiem patīk friteri. Un tāpēc es gribu uztaisīt burvīgu friteru biezpienu recepti. To, kas ir vajadzīgs? Mums vajadzīgs biezpiens. Un šai receptē es izmantošu 2 pakas, jo taisīšu viņas daudz. Un 2 paciņas pilnpienu biezpienu es lieku blenderī. Uzliekam vāku virsū, slēdzam iekšā. Un to tagad krējamīgo biezpienu vienā bļodā. Tagad pievienojam klāt, man te ir 5 olas dzeltenumu, to mēs viegli saputojam. Un lejam to klāt. Un šeit man ir rozīnes. Tagad šīs rozīnes ir mēksējušies rumā caur nakti. Un es esmu lietojis tādu stiprāku rumu, bet jūs varat lietot balto tumšu rumu, kādu jūs gribat. Un rekur ir vēl rums viņam klāt, kas nav vēl iesūcies. Un liekam klāt 2 ēdamkarotes šo te balto biešu cukurs. Tagad šis ir parādījies pirmais 100% cukurbiete. Te viņai nav niedra klāt. Tā ir tā, ko mēs atpazīstam kā savējo. Ierīvējam te citronu mizu. Biezpienu rūpīgi samaisa ar pārējām sastāvdaļām, un, kad masa ir kļuvusi viendabīga, tajā iesijā miltus un cepamo pulveri. Nobeidzot, biezpiena mīklā iecilā 5 saputotus olu baltumus. Der atcerēties, ja mīklā ir pievienots saputots olbaltums, to vajadzētu nekavējoties cept, kamēr olbaltums nav samircis. Tagad vajadzīgs eļļu. Un es izmanto olīveļu. Jūs varat saulespuķu eļļu, vēl kādu citu eļļu izmantot. Kas jums te vajadzīgs? Tagad likt nepārāk lielus, lai viņi vienādāk ātrāk cepās. Un tad liekam iekšā pa karoti. Un lūk, kāds 4-5 minūtes, kāds 150 grādi, 155, mēs viņus uzliekam uz dvieļa, nokartam to eļļu, un kā mēs viņus pasniedzam, uzliekam 1, 2, 3, 4. Un šeit es uzveršu pūdercukuru un iedomājieties, šis ir jūsu paša roka darbs. Jūs zināt katru sastāvdaļu, kas te iekšā ir. Te neviena mākslīga izejvielas te nav. Termiņš viņiem nav, jo nevajag. Viņš tūlīt mēs viņus visu apētīsim. Un voilà, es nevaru iedomāties, kas var būt labāks par šo.